Ok, Andri, man mājās nav ko zakt, man tā liekas. Tas nozīmē to, ka esmu drošībā. Drošībā droši vien tu nebūsi nekad, pat arī, ja tev mājās būs ko zakt, bet, ja mēs runājam tieši, kad mēs gribam pasargāt savu īpašumu un savas kaut kādas materiālās vērtības, protams, kad ir vairāk punkti, teiksim tā, kam ir jāpiesako. Pirmais, es droši vien teiktu to, kad katrs nieciņš, varbūt, kas nenes ļoti lielu materiālu vērtību, katram cilvēkam ir individuāls. Vienam ir tur, nezinu, kaut kāda statuja, otram ir vēl kaut kāds sīkamiņš, bet kas ir sirdī tūs, ko, protams, negribētu, lai man aiznes. Otra lieta ir tā, faktiski tā sajūta, varbūt sajūta līmenī, tā jocīgi varbūt skan, bet tā sajūta, kad cits svešs cilvēks ar kaut kādu mērķi ir pa tavu dzīves vietu staigājis, īsti varbūt nesaprotot un nedod Dievs vēl, ja viņš nepaņem neko, tad nevar faktiski saprast, kāds ir bijis tā cilvēka mērķis. Šeit droši vien, kad es gribētu salīdzināt, vienu foršu salīdzinājumu, kad ar mašīnu mēs arī braucam, un mēs taču neminam, ka šodien mums nebūs ceļu satiksmes negadījums, mēs nepiesprādzēsimies. Mēs jebkurā gadījumā piesprādzējamies un esam gatavi faktiski visām situācijām, kas mūs sagaida ceļā.